Augusta pirmajā pusē Nacionālo bruņoto spēku karavīri un zemesargi piedalījās mācībās Northern Strike Amerikas Savienotajās valstīs. Northern Strike ir apvienotas sauszemes un gaisa spēku mācības. Tās rīko Mičiganas Nacionālā gvarde, kas jau ilgstoši ir cieša sabiedrotā Latvijas bruņotajiem spēkiem. Šajā mēnesī notika arī predrona mācības Baltic Trust. Lai stiprinātu un pilnveidotu gan aizsardzības, gan uzbrukuma prasmes ar bezpilotu lidaparātiem, mācībās tika izmantot dažādu tipu droni, kā arī vairākas predrona aizsardzības sistēmas, piemēram, radari, sensori, kameras un citi instrumenti. Kopā ar karavīriem un zemesargiem mācībās piedalījās arī industrijas pārstāvji, lai redzētu, kā reālā vidē darbojas viņu ražotās sistēmas. Augusta beigās Rīgas ostā ieradās NATO pirmās pastāvīgās jūras spēku grupas kuģi, Nīderlandes fregata un Vācijas apgādes kuģis, tādējādi apliecinot NATO klātbūtni un atbalstu Baltijas jūras reģionā.